Tad Paskala trīsstūrim ir spēkā vairākas īpašības. Uzzīmēšu vēlreiz mūsu Paskala trīsstūri, tik tālu, cik nu mēs bijām ieguvuši viņu iepriekšējā video, un mēs redzam vienu no šīm īpašībām. Ko šī nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja es saskaitu visas rindas elementus, iegūstu kaut ko. Šeit es iegūstu viens, te ir divi, viens plus divi plus viens ir četri, viens plus trīs plus trīs plus viens ir astoņi, viens plus četri plus seši plus četri plus viens tas ir 5 plus 6, 11, plus 5, 16. Un tagad, protams, jūs varat iztēloties, ka te būs 32, un tā arī ir. Ļoti atgādina to pašu pirmo video ļoti sen par riņķa līniju un savienotiem punktiem uz riņķa līnijas, bet šoreiz šī īpašība ir spēkā. Tā ir viena no īpašībām, kas šeit ir spēkā. Un kāpēc tā ir spēkā? Vai mēs to varam pierādīt ar matemātiskās indukcijas principu? Manuprāt, mēs varam gan tālāk. Tad, nu tā, mēs sāksim ar indukcijas bāzi. Un indukcijas bāzi mēs īstenībā redzam. Mēs to redzam jau pēc šī te, jo Paskala trīsstūris ir vienkārši visu kombināciju skaiti, ka mums vienādība ir patiesa, pie n ir nulles, jā, īstenībā arī pie nulles. 1, 2, 3, 4, 5. Mēs to esam pārbaudījuši jau tik tālu. Tagad induktīvais pieņēmums. Eksistē kaut kāds gadījums kā ja saskaitu visus pēc kārtas, man sanāks 2 pakāpē kā. Un mums tagad vajag to induktīvo pāreju. Pie n ir k plus 1. Un mēs zinām, ka labajā pusē ir jābūt 2 pakāpē k plus 1. Kā mums ar to veiksies? Paskatīsimies. Nu tā. Tad mums vajag c k plus 1 0. Uz c k plus 1 1. Tā būs mūsu kreisā pusē, kas es paņemšu arī vienu iepriekš k un c k plus 1 k plus 1. Vai tiešām tā mums sakrīt? Tā, es zinu, ka pirmais no šiem ir 1. Otrais no šiem. Es zinu, ka tas ir vienkārši iegūts kā summa no iepriekšējiem diviem. Šī ir kas ir īpašība, ko mēs vēl neesam pamatojuši, bet mēs to pamatosim. Ja tā ir pagaidām lieta, ko mēs redzam 1 plus 4. Tāpat es redzu, ka 10 ir 4 plus 6. Tad šis bija tas, kas mums ir ck plus 1 0. Nākamais būtu ck plus 1 1, precīzāk. Nākamais būtu pēc idejas ck plus 1 2. Un tam ir pirmais un otrais loceklis. Ja? Šai kolonnā viss ir nulles. CK2. Un tā tālāk, un tā tālāk. Priekšpēdējais man būtu CK mīnus 1 plus CKK. Un pats pēdējais būtu atkal 1. Un tie, kas ir viennieki, īstenībā ir tie paši CK0, un tas ir CKK. Un mēs redzam, ka principā ir divreiz lielāka summa par to, kas ir CK0 plus CK1 plus un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk līdz CKK. Tad mēs zinām, ka tas ir 2 pakāpē K, un tāpēc tas ir 2K plus 1. Un mēs to esam pierādījuši tieši šādi. Protams, izmantojot vienu īpašību, kas mums īstenībā būs jāpierāda. Mēs to izmantosim vēl nākamajā video. Tāpēc mums ir jāuzraksta secinājums. Uh, principā, es gribu kaut kā īsāk. Vienādība ir spēkā gan pie n ir 0, gan katram
nākamajam n, tāpēc tā ir spēkā visiem naturāliem skaitļiem n, apvienojumā ar nulli, protams, arī. Lūk tā, mēs tā arī pamatojam šo vienu īpašību.